Tu gatavojies, jau būs televīzija klāt drīzumā. Es gatavojos. Nē, tu jau paņem to 100 eiro. Nē, es paņēmu 100 eiro. Es gribēju nākt ārā, jau tāds jau sagatavojies un prasīt, kam ir tas domāts. Šitas ir domāts īpašam klientam. Varbūt Māris var pastāstīt. Kungs ir nopircis no mums pāris dienas atpakaļ mašīnu, liks bez bildi pa virsu, kur ir laimīgi īpašnieki, un ir neapmierināts zvans. Kungs ir uzkāpis uz grābekļa, mums ir kaut kā jāpalīdz. Gaidam kungu ar visu grābekli. Ko viņš nopirka un pa cik? Kungs nopirka renīti. Redz, kur renītis šāds te ar sarkanām strīpiņām uz diskiem un foršu cena bija 2900 eiro. 300 eiro atlaid kungs saņēma no mums, nopirka pa 2600, bet viņa izpratnē grābeklis. Grābekli var redzēt šeit. Šajā vietiņā grābeklis, jo neslēdzās ciet un nevērās vaļā, un arī ciet nevērās, jā. Var sagot, kungs to visu novērs, un tagad mēs viņu gaidam. Kāds būs rezultāts? Jā. Vai tas ir Kārlis, kam ir sabāzta vate ausīs? Nu, sāpīgi mums abiem. Mums nav sāpīgi, Kārli, mums nav sāpīgi. Kārli, pastāstiet, kas ir noticies, un lai citiem tā negadās. Kādā ziņā? Nu, nestrādāja durvīm rokturis. Jā. Nu, atteicās strādāt. Ne ciet, ne vaļā. Ne ciet, ne vaļā nestrādāja. Nu, mēs atrisinājām Kārlim problēmu, kompensējām šo un pārējās prasības, kas bija, vai ne? Kas bija netikumi mašīna. Nē, tas jau ir citiem cilvēkiem, tas ir arī svarīgi. Lai viņi braucot pirkt pie mūsu mašīnu, zina, ka viņiem vienmēr ir kur atgriezties.